Šeit Anglijas pļavās novērojama reta un mazpētīta suga – bērzes strazdi. No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka tie vienkārši dejo, taču dabas pētnieki uzskata, ka šī ir sarežģīta bara uzvedība, kuras nozīme joprojām nav pilnībā izprasta. Ievērojiet austiņas. Tās sastopamas gandrīz katram īpatnim. Kāpēc? Ko viņi klausās? Vai tie ir slepeni bara signāli, vai vienkārši instrukcijas, kā pareizi kustināt rokas? Paskatieties uzmanīgi, mēģiniet uzminēt paši, pie kādas dziesmas šie radījumi pārvietojas ar tik lielu entuziasmu. Varbūt simfoniskais orķestris vai moderns tehno? Nē, tie dejo pie Laura Reinika dziesmas Es skrienu. Un es skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēj, gaidī vēl. Tāpēc dejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēls, pulšu glāt. Spriežot pēc novērojumiem, neviens no bara locekļiem neplāno apstāties. Patiešām fascinējoši. Daba dažreiz pārsteidz pat pieredzējošākos pētniekus.